Sveiki! Es esmu Labdien! Eva. Mēs atkal esam šeit seksistā podkāstā, un šodien mums ir viesis Valdemārs. Vai jūs varat lūdzu iepazīstināt ar sevi mazliet vairāk? Jā, mani sauc Valdemārs Švarcs. Es esmu ārsts psihoterapeits ar vairāk kā 30 gadu darba pieredzi šajā laukā. Un, droši vien mēs varam dažos vārdos pieskarties tam, kā mēs faktiski nonācām Līdz tam ierakstam, ka mēs esam šeit. Varbūt šāda saruna varētu būt interesanta. Ar Valdemāru mēs esam tikušies jau iepriekš Dejas izrādē, pēc tam abi divi komentējot, un pēdējā mūsu tikšanās bija Kino Bize lektorijā Zemapziņa, pareizi? Jā, un tur bija ļoti skaista filma, Mīlestība saucās, un skatītājiem bija iespēja komentēt un klausīties, un mēs aizrunājāmies par fantāzijām. Un tad nolēmu uzaicināt Valdemāru pie mums arī ciemos, jo fantāzijas ir liela daļa mūsu dzīves, dažādu cilvēku, un tās atspoguļos gan filmās, gan ikdienā, un tad par to arī parunāsim, kas tad tās ir, kāpēc tās ir svarīgas un ko mēs no tām varam iegūt. Tas ir tāds, pirms mēs sākam ar fantāzijām, es gribu uzdot klasisko jautājumu, kas jūsuprāt ir seksualitāte? Kā jūs to saredzat vai kā tas varbūt iet cauri jūsu darbam? Ja mēs atbildētu tā ļoti vienkārši, protams, tas ir ārkārtīgi svarīgs emocionāls stāvoklis. Un faktiski šis jautājums, kas ir seksualitāte, jau parādās ļoti senie grieķi, tad, kad viņi runāja par dievu Erosu. Tad viņi runāja par to, ka tas ir kaut kas tik svarīgs, ka tam ir jābūt saistītam ar ļoti svarīgu kaut ko. Dievs ir kaut kas ļoti svarīgs. Tad Eros ir kaut kāda dzīves daļa, kura ir ļoti nozīmīga katram cilvēkam. Un faktiski tā situācija ir vēl varbūt reizēm komplicētāk kādā ziņā. Piemēram, kaut kādu laiku atpakaļ man izdevās iekļūt Uffizi galerijā, kur ir apkopot daudz brīnišķīgi klasiskās mākslas darbu, un, protams, ka māksla ir saistīta ar fantāziju. Tad, ja cilvēkam nav fantāzijas, viņš nespēja radīt mākslas darbu. Ja? Un, protams, tā ir atkal otra puse, kad seksualitātei fantāzija arī ir milzīga nozīme. Ja? Tad bez fantāzijām mums ir ārkārtīgi grūti sevi saprast, ko mēs gribam un ko mēs redzam. Un interesanti ir, ka fantazēt var dažādas. Nesen dzirdēju, ka Disneja ilustratori ļoti reti, kuri no viņiem fantazē vizuāli. Un tāpēc viņi to ieliek tik daudz tieši tādā zīmēšanā, jo viņiem galvā fantāzijas notiek caur citām maņām, un tad viņi to ieliek. Un tad interesanti, kā tas izpauž arī mākslā, ka tas, ko mēs iztēlojamies, tad ir svarīgi, kā mēs to taustām padaram, ieliekot mākslā. Jā. Un savā ziņā varbūt tāds viskonkrētākais fantāzijas izpausmes veids ir kino. Kino kā māksla, jo, lai radītu filmu, lai radītu stāstu, vizuālu, audiālu stāstu, tagad ir varbūt mēģinājumi tam pievienot klāt vēl kaut kādas, maņas, sākot ar to, ka varbūt attēls varbūt, tādā 3D veidā, kas padara to robežu starp. Jā, es esmu bijusi arī 4D kino, kur nāk ar smaržām un ūdeni un krata vēl, un mēģinot piešķirt vēl šīs te pārējās dimensijas, ko klasiskajā kino ir grūtāk izdarīt. Tieši tā, un līdz ar to kino ir viens no tādiem demokrātiskākajiem šobrīd modernajā pasaulē stāstu veidiem, jo mums ir zināma problēma. Kādreiz mēs varbūt daudz lasījām, un tad fantāzija bija tā, kas to stāstu atdzīvināja un padarīja ļoti personisku. Tagad varbūt, ja jau mums ir tas vizuālais tēls, tad tā vajadzība varbūt tik aktīvi lietot fantāziju ir mazāk, bet vienalga. Jebkurš stāsts rosina fantāziju. Un, ja es atgriežos tagad pie Uffizi galerija, kas ir seksualitāte, kas ir mīlestība, tad tur parādās šis stāsts par Hermeju un Afrodītu. Kad tie bija tie tēli, kas mēģināja radīt absolūts ideāls mīlestības simbolu. Un viņi radīja brīnišķīgāko būtni pasaulē, un tas ir hermafrodīts. Ja? Un tas, protams, izklausās mazliet dīvaini, jocīgi, mazliet biedējoši, bet tas parāda to, ka faktiski mūsu dzīvē ļoti bieži, teiksim tā, lai radītu to, ko mēs redzam kā mīlestību, kā mīlestības brīnu, mums ir jāpārvar barjeras starp diviem dzimumiem. Vīrietis un sieviete. Mēs esam sadalīti divos dzimumos. Un ja mēs esam sadalīti divos dzimumos, tad tā ir savā ziņā varbūt situācija, ar kuru jātiek galā. Un mīlestība
caur fantāzijām, caur seksualitāti, ļauj mums tā kā radīt kaut ko kopīgu, radīt kaut kādā ziņā to, kas ir šis kopīgais pārdzīvojums. Jā, un sākumā ļoti bieži tas ir seksuālais pārdzīvojums. Jā, un vismaz cik tas ir daudz par fantāzijām, jo mēs jau pieredzam tikai to realitāti, tā kā mēs paši pieredzam. Un tad otrs pieredze arī tikai caur to savu prizmu, un tas, ko mēs liekam kopā, ir ļoti daudz par to iztēloto. Un tad arī domājot pēc tam tālāk par šiem attīstības posmiem attiecībās, kad īstenībā tā sastapšanās ar realitāti un iziešana no mūsu fantāzijām ir viens tāds liels aspekts, ko tipiskāk sauc par rozā brīļu nokrišanu, bet arī citos punktos attiecību attīstībā fantāzija ir ļoti liela nozīme. Un tā ir tā situācija, kad faktiski tā fantāzija, varbūt mēs varam tā mazliet simboliski teikt, ir ceļš, kas ved mūs ārā varbūt caur seksualitāti. No bērnības, jo bērnībā mums arī ļoti, protams, daudz fantāziju, bet tad mums šīs fantāzijas ir nepieciešams, lai tās mūs kaut kādā veidā sagatavotu pieaugušo dzīvei un realitātei. Tāpēc, ka bērnībā par realitāti ļoti bieži ir atbildīgi citi. Jā. Mūsu vecāki, pieaugušie, skolotāji, sabiedrība, mēs esam ļoti atkarīgi no citiem. Un viņi veido kaut kādu priekšstatu par to realitāti. Un tad vienmēr ir tā situācija, kur mums nāks pārkāpt to robežu, kurā iestājas ļoti konkrēti mūsu pašu personīga atbilde. Tā ir situācija, kad mēs sākam veidot attiecības. Ja? Tātad, vai tā ir sieviete, vai tas ir vīrietis, vai tā ir meitene, vai bērns, kas pārvēršas par šo cilvēku, kas ir iesaistīts attiecībās. Jā, nonākot kontaktā ar otru, mēs esam spiesti atdalīt savas fantāzijas no realitātes un sastapties ar to, ka tas otrs ir kaut ko citu. Pareizāk sakot, jūtot robežu. Jā, robežas arī ir otrs lielais jautājums. Robežu, ļoti skaidri jūtot robežas starp fantāzijām un realitāti. Tomēr saprast to, ka fantāzijas ir ārkārtīgi svarīgas. Ja, jo dažreiz ir arī varbūt tā situācija tāda, ka tā realitāte reizēm tik svarīga, rūpes ir tik svarīgas, praktiskie rezultāti ir tik svarīgi. Ja. Ļoti bieži gribās teikt, ka nav ko fantazēt, nevajag fantazēt. Ja. Un, protams, ka fantāzijas reizēm var būt arī ļoti tādas, varētu teikt, pat varbūt iznīcinošas. Ja. Piemēram, ir viena no tādām ļoti izplatītām fantāzijām ir cilvēkiem, kurš spēlē azartspēles. Un viņi var zaudēt pilnīgi visu savu dzīvi. Ja? Šīs te fantāzijas iespaido ļoti vienkāršotas, ļoti primitīvas fantāzijas. Iespaidā, ka man reizēm vai kādreiz ļoti paveiks. Un ja man līdz šim nav veicies, tad tikai tāpēc, ka es neesmu to atkārtojis pietiekami daudz reižu. Un tādējādi cilvēks iznīcina savu dzīvi. Ja? Būtībā zaudējot šo robežu starp realitāti un fantāziju. Ja? Saprast to, Protams, ka mums katram ir fantāzija, ka mēs varbūt esam īpaši, ka mēs esam izredzēti, ka mums kādreiz ārkārtīgi veiksies. Bet tajā pašā laikā mēs saprotam, tā ir fantāzija, bet mums kaut kas būtu jādara praktiski. Saprast tās reālās robežas šai fantāzijai, kur ir mēs un mūsu iztēle, un kur ir tas, kā tā dzīve tiešām strādā. Un kā tajā azartspēļu piemērā, ka tas industrija jau darbojās tieši tāpēc, ka lielākoties cilvēki tur zaudē tomēr. Jā. Un līdz ar to tas ir tas piemērs, ka cilvēki tā kā pazaudē šo skaidro robežu. Kas varbūt ir tie lielākie ieguvumi no fantāzijām? Kāpēc mums viņas ir vajadzīgas? Un šeit mēs nonākam pie otras tās situācijas. Tātad, kas ir seksualitāte? Seksualitāte it kā ir šis ceļš vai šī fantāzija par šo ideālo mīlestības piepildījumu. Ne? Kas atkal varbūt nevienmēr izdodas, kas nevienmēr ir tik vienkārši, kas nevienmēr ir tik ļoti pieejami, vai ne? Un tad ir tā situācija, ka varbūt daži cilvēki ir tā kā ieslēgušies vai nocietinājušies kaut kādā ļoti tādā savā personīgā fantāzija pasaulē. Un reizēm fantāzija var būt patvērums. Ja? Tā vieta, kur aizbēgt no realitātes. Tā vieta, kur aizbēgt no realitātes, tieši tā. Un taisnība sakot, jāsaka tā, ka ļoti daudz cilvēku slēpjas kaut kādā savā ļoti vienkāršotā fantāzijā un nevar no tās iziet ārā.
Jā, un reizē nevar arī izstāstīt citiem, arī gatavojoties epizodēs, paskatījos pētījumus, kas tad ir tās biežākās fantāzijas. Ļoti interesanti, ka cilvēki pēc 35 visbiežāk tas, kas parādās fantāzijās, ka tiešām par šo te mīlestību un piesaistu un tādām romantiskām attiecībām pamatā fantazē, un tur ir jābūt šim, un tad jau var būvēt uz to dažādas citas aktivitātes. Savukārt jauniešu vidū vairāk 18 līdz 25 parādās izmēģināt visu kaut ko jaunu, un tur šai te romantiskai piesaistei nav tik liela nozīme, un vēl tāds liels fakts, ka cilvēki nav gatavi padalīties. Viens ir mūsu neapzinātās fantāzijas, kas veido mūsu ikdienu, bet otrs ir pat ar apzinātajām fantāzijām. Cilvēkiem ir grūti dalīties vienam ar otru, un atkarīgs no pētāmās grupas, bet lielākais cipars, ko es atradu, kad tikai 54% savās attiecībās jūtās ērti dalīties ar partneri ar savām fantāzijām. Vienalga, vai tās ir ikdienas fantāzijas vai tās seksuālās fantāzijas, kad tikai nedaudz virs puses jūtās gan ērti ar šīm te fantāzijām dalīties. Jā, un tas faktiski parāda to, ka tā ir diezgan liela problēma. Ja, ka cilvēki kaut kādā veidā vai nu jūtas šo savu fantāziju apdraudēti, vai nu viņi arī nejūtas kaut kādā veidā pietiekami saistīti ar otru partneri tādā drošā, pozitīvā veidā. Ne? Un te parādās tas varbūt tas problemātiskākais, vai ne? Kad kā atrast fantāzijās to līdzsvaru. Ja? Jo no vienas puses mēs varam redzēt, ka fantāzijās ir šīs te varbūt jaukās jūtas, pieķeršanās jūtas, ja? Un kādas pozitīvās jūtas. Tad parādās šīs te mazliet pārspīlētās, ja? Šīs te idealizētās jūtas par savu tādu tā kā izredzētību, kas arī ir ļoti tāda svarīga fantāzija. Ne? Jā, ka mēs gribam būt gribēti. Tas arī ir kaut kas, kas ļoti parādās fantāzijās, cik svarīgi ir. Un ka fantāzija ir tā, manuprāt, gan arī vienīgā vieta, kuras var piedzīvot to, ka es esmu absolūti gribēts bez nekādiem uzstādījumiem, priekšprasījumiem. Jā, tas acīm redzot ir tas, kad šis mākslinieks, Renesants, viņš izvēlējās šādu sižetu, kas kaut kādā ziņā varbūt lielai daļai cilvēku liktos šokējoši, vai kaut kādā ziņā ļoti dīvains vai pervers risinājums. Ne? Kāpēc šie dievības tiek apvienotas tādā dīvainā salikumā, bet savā ziņā, ja mēs to uzturam kā fantāziju, tad tas ir kaut kas tāds, kas parāda šo absolūto drošības, akceptētības, mīlestības sajūtu. To saplūšanu vienā veselā. Kas mums ir tik ļoti vajadzīgs. Un ja mēs to galīgi nevaram atrast dzīvē, tad ļoti bieži šī fantāzija ir tas patvērums, kurā tad mēs nonākam, un reizēm mēs varam, kas ir varbūt arī nevienmēr tas labākais scenārijs, ieslodzīts sev šajās fantāzijās. Un tāda absolūta sevis ieslodzīšana fantāzijā arī ir bieži vien liela problēma. Var iet mazliet piemēru par šo, lai skatītājiem skaidrāk, tad, kā tas izpaužās, kad mēs sevi ieslēdzam fantāzijās? Varbūt es izvēlētos tādu situāciju, jo, protams, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja, teiksim, ja es esmu psihoterapeits, tad es esmu cilvēks, kurš ir faktiski arī zināmās robežās, kas ir saistīts ar ētiku. Bet jā, protams, nekonkurētu piemēru, bet vispārīgi daudz, kas ir redzams arī filmās. Piemēram, šeit, es domāju, ir labi, ka mēs varam pieminēt šo te filmu, ne? Un tajā filmā, piemēram, ir vairāki piemēri, kā cilvēki risina savu dzīvi, kā risina savu dzīves, teiksim, stāstu, par to, kādas fantāzijas viņi ir pieredzējuši. Ja? Un, piemēram, šajā filmā tur tiek parādīti gan heteroseksuāli cilvēki, gan arī homoseksuāli. Jā, un arī daudz runāts par atvērtajām attiecībām. Tas arī ir vēl modelis, kas mūsdienās paliek populārāks, kur gan vienmēr viņš ir pastāvējis. Jā. Un, piemēram, šajā filmā ir viens personāžs, kas ir homoseksuāls cilvēks, kuram ir izdarīta onkoloģiska operācija, un kurš jūtas ārkārtīgi vientuļš, ārkārtīgi izmisis. Viena no viņa galvenajām dzīves fantāzijām ir sevis sodīšanas fantāzija. Sevis sodīšana par kaut kādām vēlmēm, par to, kāds viņš ir. Un savā ziņā viņš ir tāds ļoti, varbūt, traģisks, sāpīgs tēls, vai ne? Un beigās filmas tajā sižetā tas risinājums it kā ir samērā pozitīvs, ka viņš atrod atbalstošu cilvēku, kas viņu saprot, kas viņam ļauj
pieņemt sevi, pārvarēt arī tās fiziskās problēmas, kas ir saistītas ar šo situāciju. Jo filmas darbība sākas ar to, ka tā ir uroloģiskā klīnikā. Tad uroloģiskā klīnika, tā ir tā situācija, kurā nonāk cilvēki, kad viņi ir tā kā spiesti savā ziņā varbūt eksponēt savu kaut kādu intimitāti, eksponēt to ķermeņa daļu, ko mēs varbūt ikdienā atstājam. Personīgai lietošanai vairāk. Tādu personisku vai diskrētu vai kaut kā tā. Ja? Un tas parāda to, ka mēs nevaram nodzīvot savu dzīvi reizēm, nenonākot situācijā, kur mēs esam ļoti atkarīgi no citu cilvēku attieksmes. Un tas ir viens no tiem sižetiem, kurā arī parādās savā ziņā ētiskais jautājums. Ja? Vai ir iespējams cilvēku uzrunāt tad, ja viņš it kā noslēdzas, it kā sākumā pasaka nē, bet patiesībā viņam ir ārkārtīgi. Jā, jo tur ir tā fantāzija par sevi sodīšanu, un viņš jau pats nelaiž sev klāt. Un tad ar tā otra palīdzību viņš to var pārvarēt un tomēr piedzīvot, ka attiecības var būt atbalstošas. Jā, vai arī filmas sākumā parādās cilvēks, kur mēs varam redzēt, kurš ir cilvēks bez fantāzijas. Parādās cilvēks, kurš ir bez fantāzijas, atnāk jauns vīrietis, kurš strādā par kurjeru, un viņam izstāsta to, ka viņam ir vēža diagnoze. Viņš uzdod it kā jautājums, un ārsti, kas ir it kā šīs filmas galvenā varone, onkologs, urologs, stāsta viņam par to, ka viņam ir nepieciešama speciāla ārstēšana, un viņš iziet ārā, un viņš ir pilnīgi apjuts. Nevar salikt kopā ar realitāti to, kas ir pateikts. Viņam nav šī instrumenta, ka viņš var iedomāties kaut kādas abstraktākas lietas. Tas ir viens arī no iemesliem, kāpēc mums ir vajadzīga fantāzija, lai mums būtu abstraktā domāšana. Ja? Jo fantāzija ļauj domāt abstraktas lietas, dīvainas lietas ļoti brīvi un beigās nonāk līdz kaut kādam... Jā, kaut kādā mērā virza cilvēks attīstību. Jā, absolūti. Ja mums nebūtu fantāzija, mēs nevarētu neko jaunu izdomāt, izgudrot. Un tad beigās arī šajā gadījumā filmā ir ļoti pozitīvs pavērsiens, kad kaut kādā ziņā ārsta palīgs konstatēt to, ka šis cilvēks neko nav sapratis, tad viņš tiek uzaicināts vēl vienreiz kopā ar māti. Ja, un mēs redzam, ka šis cilvēks, kuram nav šīs fantāzijas, joprojām ir ļoti atkarīgs no savas gados vecās mātes. Jā. Ne? Un pateicoties vēl vienai sarunai, viņš nonāk situācijā, ka viņš saņem šo viņam ārkārtīgi vajadzīgo palīdzību. Ja? Ja tas ir arī viens no veidiem, kas parādās, ka patiesībā reizēm, lai mēs varētu saņemt palīdzību, mums ir jādalās ar kaut kādām savām fantāzijām, savām emocijām, savām bailēm, jo reizēm bailes ir arī fantāzija. Jā, bailes lielā mērā ir fantāzijas. Vai fantāzijas par pagātni ienestas tagadnē, vai te man arī par tādu attīstību pārziņā, cik liela nozīme īstenībā tur arī ir fantāzijām. Jā. Ja mēs nevaram izfantazēt to savu tālāko nākotni un tad savā starpā vēl satikties viņā, tad ļoti grūti ir kaut ko veidot uz priekšu. Un tāpēc reizēm, varbūt tas izteiciens, kas ir tāds, kad jo, kā jau es teicu, fantāzijas var būt kaut kas ļoti svarīgs, nozīmīgs. Tas ir ļoti svarīgs stāsts, kas ļauj lietas saprast. Fantāzijas var būt patvērums, kurā mēs slēpjamies. Un tad reizēm mūsu partneris saka, beidz fantazēt, nefantazē. Jā. Nāc ārā. Un tad tas cilvēks nevienmēr nāk ārā. Viņš ļoti bieži tad pārstāja stāstīt par savām fantāzijām. Jā, man liekas, jūs fantāzijas, kamēr fantāzija ir fantāzija un ka nevienam netraucē, tikmēr viņa, kā mēs varam fantazēt, ko mēs gribam. Un varbūt var pieskarties, kas ir tās kaut kādas problēmas situācijas ar fantāzijām. Viens ir tas, ko mēs tikko minējām, ka tas cilvēks aiziet tik tālu tai fantāzijā, ka viņu ir grūti dabūt uz reālo kontaktu. Un, manuprāt, partneru attiecībās šis jau ir tāds ļoti, ja cilvēks ir viens, visdrīzākais viņš tā tīri labi var nodzīvot, bet tur, kur viņš nonāk kontaktā ar kādu citu, tur jau paliek grūti ar šo te. Varbūt kāds komentārs par to fantāziju un atnākšanu atpakaļ un partneru attiecībām. Un atkal atgriežoties pie filmas, jo, kā mēs norunājam, mēs izmantosim šo filmu lai varētu runāt par dažādām saglabājot konfidencialitāti reāliem cilvēkiem, bet filmā tiek parādīti realistiski cilvēki, un tādas situācijas ir
lielai daļai. Vēl domājot par fantāzijām, daudziem cilvēkiem liekas, ka viņi fantazē kaut ko ļoti unikālu. Un droši vien ir arī tādi cilvēki, bet lielākoties pētījumi par fantāzijām rāda, kad ir apmēram 7 lielās grupas, kurās tās mūsu fantāzijas iekļaujās. Un tad arī filma mums iedod ļoti foršu pamatu, ka mēs varam runāt par šiem tēliem un saglabāt konfidencialitāti. Jā. Es ceru, ka varbūt tās mēs varam beigās kaut kā pielikt klāt to saiti uz to filmu. Noskatās, jo filma ļoti labi saucās Mīlestība, bet mēs varam pielikt arī linku. Jā, lai cilvēki tad beigās var paskatīties to filmu un saprast, kādas ir viņu fantāzijas par to situāciju. Jā. Un varbūt vēl viens tas piemērs par tām fantāzijām. Filmas sākumā parādās jauna simpātiska sieviete, kuras darbs ir veidot tādus publiskus pasākumus. Viņa vada kaut ko līdzīgu ekskursijai par Oslo centru un stāsta dažādas savas un varbūt tādas pareizās fantāzijas par to, kas notiek apkārt. Un faktiski viņu filmas beigās parādās kā visbēdīgākais tēls, ka viņas fantāzijas, varētu teikt, parāda to piemēru, kad fantāzijas reizēm ir tukšas. Vai samākslots, ka jūs gribat būt ļoti pareizs, jums ir ļoti daudz, sauksim tā, politkorektu fantāziju, bet viņas ir ļoti tukšas. Un beigās šķiet, es to interpretētu mazliet savā ziņā, ka viņa piedāvā tikties savai draudzenei, kas ir šī filmas galvenā varona ar kādu vīrieti, bet beigās rodas tā sajūta, ka viņa ir dziļi vīlusies, jo šī draudzene patiešām sāk tikties ar to vīrieti. Un rodas tā sajūta, ka patiesībā viņa vēlējās pati. Bet tā vietā, lai ir fantāzija, ko es nevaru atzīt, tāpēc es to iedodu kādam citam. Iedodu kādam citam realizēt. Un viņš to realizē, un viņš dzīvo savu dzīvi tālāk. Bet es palieku apzakts. Apzakts ir ļoti kā pareizām samākslotām fantāzijām. Jo pat ja vadeva teorētiski nenozaga, bet tā sajūta ir, ka nozaga. Un tā ir atkal tā vēl viena tā piemēra situācija, kā tas reizēm dzīvē ir. Ka no vienas puses apzinātā veidā vai apzinātā līmenī mums liekas, ka mēs to darām pareizi un mēs paši to atdevām. Bet neapzinātajā līmenī mēs sevi esam apzaguši. Un beigās var pat izveidot situāciju, ka šīm divām draudzenēm pēc tam ir grūti vienai ar otru tikties. Komunicēt, jo ir šis te neapzinātais konflikts. Jā, ir šī neapzinātā zādzība. Ir sarežģīti. Man ir nozagus manu mīlestības fantāziju. Un tās fantāzijas mums ir tik kaut kādā mērā privātas un stāsta par daļu no mums. Tanī pašā laikā, tad, kad mēs ar viņām dalāmies ar kādu citu, mēs varam vairāk saprast par sevi, jo viņi visdrīz, ja pieslēdz pietiekama apzinātība, tad šai te varonei ir iespēja sajust to sajūtu, ka šitas man laikam nepatika, un ja viņa ir spējīga vai ejot pie kāda konsultēties, reflektēt uz to, tad nākamreiz jau rodās iespēja darīt citādāk. Tas ir arī viens no tiem ieguvumiem, kāpēc ir vērts iet psihoterapijā, jo tur ir vēl kāds, kas blakus parāda pašiem palīdzēt ieraudzīt šīs lietas, kur mēs dzīvojam savās fantāzijās, un kur mums īstenībā vajadzētu viņas paplašināt un izmēģināt, un kur viņas varbūt vairs nav tādas veselīgas, un kur labāk ir viņas nolikt maliņā un sataustīt kaut kādu taustāmāku realitāti, jo tā ir tāda smalka fantāzija robeža. Viņas mums ir ļoti vajadzīgas, tad pašā laikā var bišķiņi iebraukt auzās. Jā, un ja mēs runājam par to tādā veidā, tad patiesībā reizēm, lai mēs varētu saprast, ko mēs sakām, mums ir vajadzīgs kāds cits, kas to klausās, kas mūs sadzird. Jā. Un tad reizēm šis otrs cilvēks, kaut ko pasakot, ļauj mums saprast, ko tad mēs patiesībā paši pateicām. Viens no tiem varbūt tādiem vienkāršākiem piemēram ir tas, kad reizēm ir tāds izteiciens, lai kaut ko pašam patiešām labi saprastu, tev tas ir jāiemāc otram cilvēkam. Jā. Tad savā ziņā varbūt iznāk dzīvē tā, ka, lai saprastu, kas tad ir manas fantāzijas, man tās ir jāizstāst otram cilvēkam, vai pat reizēm varbūt pat jāpiedāvā tam otram cilvēkam piedalīties šajā fantāzijā. Jā. Ja viņš šajā fantāzijā piedalās,
Tad es pamazām sāku saprast, ko tad es patiesībā esmu. Gribu, jā. Arī Nīderlandē un Beļģijā bija taisījuši pētījumu par cilvēku fantāzijām, un tas, kā viņu veica, ka ar busiņu brauca uz festivāliem un aicināja cilvēkus nākt iekšā busiņā, maza ierakstu studija un uzdot jautājumus par fantāzijām. Ļoti daudz dažādas atziņas, bet viena no tādām lielākajām bija par to, ka cilvēkiem bieži vien pat īsti līdz galam nav skaidrs, kas tad ir tas, par ko viņi fantazē. Un tur runāja vairāk tieši par erotiskajām fantāzijām. Piemēram, pavaicājot, par ko tu fantazē, cilvēki izstāsta tādu ļoti vienkāršu ainiņu, bet pēc tam, kad viņiem jautā, kas tev tādā fantāzijā uzbudina, kas tev viņā patīk, kas tev liekas interesanti, kas atkārtojas, daudz nemaz uzreiz nav varējuši atbildēt, un tās saruna, kā pamatmērķis bija tas pētījums, bet patiesībā tie dalībnieki atzina, cik tas bija ļoti, ļoti vērtīgi priekš viņiem, ka viņi tur ir ar citu cilvēku, kurš jautā šos te papildu jautājumus un prasa, labi, tev ir šāda fantāzija, kā tu tanī jūties, kas vēl tur notiek, cik tur daudz ir scenārijas, cik tur daudz ir maņas, un kas tieši par to fantāziju ir tas, kas tev patīk, uzbudina un to dzirksti veido. Un tad tas arī tāds, ko es aicinu arī jums padomāt pie sevīm par savām fantāzijām, un kas tieši tajās fantāzijās ir tas, kas jums liekas visinteresantākais. Jā, jo tā ir tā situācija, ko šis pētījums pilnībā apstiprina, ne? Ka ir ļoti, ļoti svarīgi tās savas fantāzijas reizēm izstāstīt. Un šeit varbūt tās ir vēl viena tā problēma, kur bieži vien cilvēki tā kā apraksta vai arī reizēm, kas viņiem liekas grūta situācija, ka viņi uzskata, ka ilgstošas attiecības izraisa rutīnu. Ja, kad attiecības kļūst par rutīnu un parādās pieredums, atkārtošana. Pieredums ir ļoti dabiska un ļoti cilvēciska situācija, bet rutīna ir mazliet kaut kas ar tādu, tā kā negatīvu. Negatīvi. Tā kā jau tā piereduma tāda puse, kur viņš tik ļoti vienāds palicis. Jo pieredums piekritīšu, ka ir pozitīvi. Ir forši, ka mēs pierodam pie lietām. Jā, kurā parādās savā ziņā tāda tā kā devalvācija. Ja? Un tas var notikt arī tajā situācijā, ka cilvēki caur šo tādu rutīnu it kā sāk devalvēt attiecības. Ja? Un daži cilvēki, īpaši, jauni cilvēki, reizēm par to runā ļoti tādā tiešā veidā, piemēram, viņi ļoti kritiski attiecībā uz ģimenes dzīvi. Viņi saka, tas arī nav nekas jauns. Ja, patiesībā tas jau ir bijis jau viens no tādiem lozungiem 60. gados, ja, kas bija, tā var teikt, tā puķu bērnu revolūcija. Tālāk, ja. Ka ģimene, tā ir tikai tāda rutīna, tā ir tikai kaut kāda tāda nevērtīga vai neīsta, vai arī kaut kādā ziņā varbūt mēģinātu pasniegt kā tādu politiku korektu, ja kaut kādu tādu pietiekami svarīgu. Jā, šis ir arī interesanti. Parādās tādā pašā pētījumā, ko es minēju, ka līdz šiem 35 vairāk fantazē par visu kaut ko citu, pēc tam tomēr parādās šī piesaista un vērtības. Un tad arī runājam, ka jauniem cilvēkiem ģimene liekas kaut kas vēl tāds ļoti piesaistošs un rutizināts, bet tomēr pieaugot un attīstoties kā personai un attiecībās, mums tas paliek, lielākoties tas paliek interesantāks. Protams, ne visiem. Jā. Bet, izveidojas tas, ko jūs sakat, kad cilvēki izveido vērtības vai principus, ja, kas ir daļa no tā brieduma, ja, kas ļauj patiesībā mums attiecībās būt veiksmīgākiem, labāk arī justies. Ja jums ir vērtības, jūs jūtaties labāk. Ne? Jo viens no tiem jautājumiem arī, kas, ja mēs tā kā pasparam mazliet solīti sāņus, ir jautājums par to, kas ir dzīves kvalitāte. Ja? Un viena no problēmām, kā to definēt, ir jautājums par vērtību. Ja jums nav vērtību, vai jums var būt laba dzīves kvalitāte? Ja? Tas ir ļoti liels veiksmes faktors tādā gadījumā, pārāk liels. Jā, jo dzīves kvalitāte arī ir ar ļoti lielu šo subjektīvo. Jā. Ja? Līdz ar to tas nozīmē, ka tas ietver sevi arī kaut kādu fantāziju. Ja? Un ja mums ir šīs vērtības, tad tas arī kaut kādā veidā veido, pamatu arī, mūsu fantāzijām, kas ir vieglāk formulējums. Tad, ja mums nekāda vērtība nav, tad šīs fantāzijas savā ziņā ir mazliet tāds tā kā nepieredināts, dīvains, grūti aprakstāms. Tad
līdzīgi tā kā tajā jūsu pētījumā, tad, ja kāds var uzaicināt jūs busiņā, nofilmēt un uzdot šos jautājumus, tad jūs sākat aizdomīgi. Patiesībā patiešām, kas ir tas, ko es fantazēju? Jā. Interesanti. Tagad man būs jāpadomā par to. Bet, ja mēs atgriežamies pie tās rutīnas problēmas, tad viens no veidiem, kas izrādās arī vairāk pētījumu, parāda to, ja cilvēki, kas ir apmēram 50%, varbūt spējīgi viens otram stāstīt savas fantāzijas, dalīties ar savām fantāzijām, ja? Kaut kādā veidā tās arī piedzīvot kaut kādā ziņā ļoti dažādos veidos. Ne? Jā, kaut vai tikai kopā parunājot, nav jau viņu vēl nemaz jārealizē. Jā. Tas pieksim, viena no tām fantāzijām, ar ko lielākā daļa cilvēku šobrīd ir tā kā pārņemti, ir piemēram dažādi ceļojumi. Ja? Fantazējam par šām valstīm un braucam tur un tad fotografējam tās vietas un dalamies ar citiem un stāstam, cik tas bija brīnišķīgi. Tas ir skaisti. Būtībā tas ir viens veids, kā mēs dalamies ar savām fantāzijām, saviem iespējām, tādā pragmatiskā, praktiskā, ļoti tādā taustāmā veidā. Un te vēl man liekas, cik mēs no tā ceļojuma realistiski izbaudām. Cik es nofotografēju, izfantazēju parādu, un cik es tur īstenībā esmu pārstresojies, ko es nokavēšu, ko es nepaspēšu, ko es nesaprotu ēdienkartē jaunā valodā, un cik es no viņa tiešām izbaudu. Tas arī tāds par... Jā, un te mēs redzam varbūt to paradoksu, ka svarīgāka lieta mums ir fantāzija nekā tā realitāte. Ja? No realitātes viedokļa mēs taču varam vienkārši tur braukt un tad ēst kārtīgi to, kas tur ir jauns un garšīgs. Ja? Bet mums tas ir jānofotografē, mums tas ir jāpārvērš fantāzijā, mums ir jāizsūta, draugiem. Vai jāizdzīvo šī fantāzija uz paskārtas redzētā bildīt, un tagad var tādu bildīt uztaisīt. Jā. Tas arī ir ļoti svarīgi. Un te ir arī līdzīgi par seksuālajām fantāzijām, ka mēs mēdzam daudz ko izsapņot, bet ne viss no tā ir jārealizē. Un tad mēs varam ar partneri būt šī sarunā un runāt un skatīties. Varbūt mums tikai parunāties jau ir interesanti un tas kaut ko paver. Un ir daļa, kuras fantāzijas mēs tiešām vislabāk gribam atstāt kā fantāzijas, jo fantāzija ir tā vieta, kur viss var būt perfekti un ideāli un tam arī ļautu tur būt. Un fantāzija ir arī tāds virzītājs pāri attiecībās, runājot par šo te pašu rutīnu, ka tad, ja mēs varam izfantazēt kaut ko bišķiņ citādāku, mēs varam arī izdarīt kaut ko mazliet citādāk un varbūt aizbraukt tajā jaunajā ceļojumā un varbūt izmēģināt kaut ko jaunu mūsu seksuālajās attiecībās un varbūt aiziet pirmo reizi uz teātri, ja tas nav kaut kas, ko mēs esam darījuši tādējādi paplašinot un īstenībā ieraugot, ka tas cilvēks man pretī, ar ko es esmu attiecībās, patiesībā jau mainās. Un man liekas, arī tā fantāzija par rutīnu kaut kādā mērā ir fantāzija, jo mēs esam atteikušies ieraudzīt to, kā tas cilvēks mūsu mainās. Vai tie, kas ir ilgāk attiecībās, var pajautāt, kas ir mīļākā dziesma jūsu partnerim, padomāt, ko jūs atceraties, kura tā bija, un paskatīties, vai viņa ir mainījusies tāpat par mīļāko krāsu un ēdienu, jo bieži vien liekas, sakam, tik tieši šitos jautājumus mēs uzdodam, pieķiksējam, tā tas ir, bet ja ir pagājuši 5, 7 un vairāk gadi, ļoti iespējams, ka tas ir mainījies, bet mēs pat to neesam pamanījuši, jo mēs joprojām pieturamies pie šīs te sākotnējās fantāzijas. Jā, un te mēs atkal varbūt atgriežamies pie tās sākuma metaforas, vai ne? Kad, ja mēs spējam dalīties šajās fantāzijās, ne? Un nezaudējam tās savas vērtības, ja, tad mēs piedzīvojam to ļoti īpašo situāciju, ja, ka mēs varam tā kā būt tuvi ar savu partneri, ja? Būt tajā saiknē ar to savu partneri, kas ir tas ceļš uz to ideālo mīlestību. Ja, jo tā kā mazliet pieminēja, ja, ka tas ideālās mīlestības meklējums vienmēr ir bijis. Sākumā mēs uzticējam to dieviem, ir tie, kas spēj dzīvot mūžīgi un tādējādi šīs te vērtības tā kā aizsargāt. Ja cilvēks ir vājš, ja cilvēks ir mirstīgs, ja cilvēks var daudz ko zaudēt, ja? Un tad vēlāk parādījās, varbūt, ja mēs tam diezgan brīvi to interpretētu, cilvēciskais solis, kad Prometejs nozaga diviem uguni, atdeva cilvēkiem. Un faktiski parādījās arī tā situācija, ka dievi īsti mīlēt nevar, jo viņi ir mūžīgi, dievi ir ideāli. Ja? Bet īsti mīlestība ir tā, kas ļauj mums no ļoti cilvēcisks nepilnības
nepilnvērtības, radīt kaut ko ideālu, ideālo mīlestību. Jā, piedzīvot to, ka mēs esam gana labi tādi, kādi mēs esam arī savā nepilnībā. Jā, bet ja ir šī mīlestība, nepilnībām vairs nav nozīmes. Jā, ka tas tā kā izkliedējās par vērtību, un tas ir tas, ko mēs tad galu galā varam tad pieņemt. Ja, piemēram, ka daudz cilvēku saka to arī mūsdienās, ja, ka ģimene ir vērtība. Ģimene ir vērtība. Un ir tikpat daudz cilvēku, kas saka, nē, ģimene nav vērtība. Ja? Un tad parādās jautājums, kas ir vērtība. Un tad mēs redzam, ka mēs atkal atgriežamies dažos gadījumos. Varbūt tādā tālākā pagātnē, kad daudz cilvēku sāk runāt par to, ka vērtība ir saistīta, piemēram, ar reliģiskām idejām. Teiksim, tagad paskatām konflikts tojos austrumos. Tas ir milzīga faktiski pasaules daļa, kas ietekmē mūsu dzīvi ļoti praktiski. Būtībā sakņojās tādā ideālā fantāzijā, par šo ideālo dievu, un kas vēlāk pārvēršas par ideoloģiju. Protams, mūsu sarunas temats. Jā, man ļoti arī interesanti tēma. Bet tas arī ir viens no fantāziju paveidiem. Jā, tā tāda legālā fantāzija ticība. Un cilvēki ir gatavi tam pakļaut pilnīgi visu. Ja? Un es domāju, ka tuvākā nākotnē mēs to redzēsim. Ja? Ļoti tādā tiešā veidā. Ja? Bet, protams, ja, ka tā ir atkal tā situācija, kad cilvēks, būdams nepilnvērtīgs, ja, caur mīlestību sajūt šo te vērtību un sajūt šo te ideālo stāvokli. Ja, un tāpēc tas ir tas moments, kāpēc mēs tik ļoti vēlamies vai ilgojamies pēc ideālās. Un kāpēc arī mums bieži dzīvē ir šī te vilšana. Ne? Līdzīgi tā kā mēs, piemēram, atgriežamies atkal pie šīs filmas sižeta, ja, ka tur ir jauns, ļoti simpātisks vīrietis, kurš pēc profesijas ir namdaris vai galdnieks. Un kuru viens no hobijiem ir sastapties ar simpātiskām sievietēm, uzsākt ar viņām seksuālu kontaktu, un tad viņas... Ar to arī beidzās. Jā, un beig šīs attiecības. Jā. Jo viņš saka, viņš ļoti mīl sievu, un viņam svarīgākās ir ģimenes vērtības. Ja? Bet viņš nav slikts cilvēks. Viņš to arī daudz atkārto, ka viņš ir ļoti labs cilvēks. Atkārto, tas nekas slikts nav. Tas nekas nav, bet ir interesanti, jo seks ar citu cilvēku, kas nav mans partners, ir viena no visu izplatītākajām fantāzijām. Jā. Tas nenozīmē, ka viņi ir jārealizē, un lielākā daļa patiesībā viņu negrib realizēt. Tad filmas aktieši tomēr ir izvēlējies viņu realizēt. Bet tas arī ir normāli, ka mēs turpinām fantazēt par citiem cilvēkiem un pielāgot scenārijus, kāda tad būtu mūsu tā dzīve vai seksuālā pieredze, ja būtu ar vēl kādu citu, ne tikai ar savu partneri. Jā, un tajā ziņā, es domāju, tā epizode filmā ir tāda ļoti, ļoti brīva, jo tajā epizode ir iesaistīta šī jaukā sieviete, filmas galvenā varone, ļoti cienījams cilvēks, ārsts, urologs, kura tieši pirms tam ir tikusies ar šo te jauko vīrieti, bet atteikusies no seksa ar viņu. Tā, ar kuru ir potenciāls attiecībām, ir atteikusies no seksa, jā, bet tad ir atradusi. Nolēmusi realizēt fantāziju. Un te mēs varam redzēt, ka divi cilvēki ir sastapušies, viņam ir seks, un viņi abi realizē savu fantāziju. Un mēs varam redzēt, ka šī sieviete būtu gatava attiecības turpināt. Un šis vīrietis saka, es neko sliktu nedaru, es vienkārši nodarbojos ar seksu. Tur īstenībā arī tik interesanti var novērot šīs divu fantāziju sastapšanās, jo viņiem jau abiem ir tik ļoti daudz fantāzijas par to otru. Tā kā sieviete ir absolūti pārliecināta, ka vīrietis ir brīvs un tikai tāpēc viņš var tā darīt. Savukārt vīrietis, izejot no savas pozīcijas, ir pilnīgi pārliecināts, ka viņš ir precēts, jo viņa galvā tikai precēts sievietes tik brīvi iesaistīs to seksuālās attiecībās, negribot neko vairāk nosacīti. Un tad viņi sastopās ar to realitāti, ka patiesībā tā nemaz nav. Jā. Un tad kā ir ar to būt? Jā, un tad atkal ir tas pavērsiens, ka sākumā viņš ir tik priecīgs, un viņam viss tik labi veids, un beigās viņš tomēr paliek bēdīgs. Un tad parādās jautājums, kāpēc viņš paliek bēdīgs? Kāpēc viņš paliek bēdīgs? Te ir, mēs iepriekš ierakstījām epizodi par atvērtajām attiecībām, jo šeit ir arī viens aspekts par to, ka mums var būt fantāzijas par citiem partneriem, bet tad jautājums, ja mēs viņus gribam īstenot, kā mēs viņus izvēlamies īstenot. Un tad aiziet divas šīs ļoti daļas, mēs ejam un krāpjam savus partnerus, kas
Te bišķiņ tāds absurds parādās. Šis nav teorētiski pieņemams mūsu sabiedrībā, tanī pašā laikā šis ir daudz pieņemtāks nekā atvērtās attiecības. Tas, ko mēs redzam, ja kāds publiski saka, ka viņš ir atvērtās attiecībās, viņš dabū ļoti daudz komentārus par to, cik tas ir fuj un briesmīgi un kā vispār var to darīt. Ja kāds krāp tāds, tā ir. Un tad, kur ir tā arī fantāzija un dubultā morāla par to, ka teorētiski krāpt nevar, bet mēs visi pieveram uz to acis. Tad pašā laikā, tad, kad cilvēki izvēlās apzināti atvērt attiecības, visiem iesaistītajiem par to vienojoties un tam tiešām piekrītot, jo tur ir tā lielākā atšķirība. Tad, ja visi iesaistītie piekrīt, tad tās ir atvērtas attiecības, ja kāds nepiekrīt, tad mēs esam apakaļ krāpšanā. Jā. Un tad šis aspekts par to vīrieti man palika iespējas, ka tur tomēr iet runa par krāpšanu, un tas ir arī tas, ka, lai cik varbūt seks pats par sevi jau nav nekas slikts, bet tas nodarījums, ko es nodaru savam partnerim, pārkāpjot mūsu robežas, norunas, tas ir kaut kas, par ko es patiesībā varu justies slikti, pat tad, ja tā piedzīvotā fantāzija un seks ar citu cilvēku ir bijis patīkams, un man nav jānožēlo seks, bet es varu nožēlot šo nodarījumu savam partnerim. Un te man ir vienmēr tāds par monogāmām attiecībām cilvēkiem ierosinājums pārunājiet, ko nozīmē jūsu monogāmās attiecības, jo patiesībā monogāmija ir viena birka ar milzīgu fantāziju apjomu, un katrs individs saprot mazliet kaut ko citu. Un nav svarīgi, ko katrs atsevišķi saprot, ir svarīgi, ko saprot tas viens un tas otrs, kuri ir šajās monogāmajās attiecībās. Tā kā es aicinu vienam ar otru par šo te parunāt un saprast, ko tad monogāmija priekš mums nozīmē, cik liels kontakts tas ir ar citiem cilvēkiem ārpus mūsu attiecībām, vai es nevaru darba ballē padējot ar pretējo dzimumu, vai es tomēr varu arī runāties un iziet pastaigā, un kas tas ir priekš jums, jā. Jā, tas, es domāju, ļoti svarīgs moments, tas, ko jūs teicāt, ka, protams, ka ļoti izplatīta ir fantāzija, ja? Seks ar citu partneri, vai ne? Bet te pašā laikā ir arī kaut kas tāds, kas kaut kādā ziņā novelk šo robežu. Ja? Un, protams, ir arī cilvēku grupa mūsdienās, kurš saka, ka šī robeža ir izdomāta, ka tā ir fikcija. Ja? Un te pašā laikā tad parādās jautājums, vai tā ir fikcija. Ja? Tad es varbūt varētu piedāvāt, tādu atkal dīvainu fantāziju, nosauksim tā. Ja māte ir Afrodīte, tēvs ir Hermejs un bērns ir Hermafrodīte. Kas notiktu? Tātad, kas būtu tas bērns, ja tur būtu ļoti daudz multiplu šo attiecību? Ja? Jo, kā mēs redzam, tajā fantāzijā robežu nav. Ne? Kā tad mēs sauktu to multiplu attiecību objektu? Jā, kas tad ir tas? Tur, es domāju, ka viena galēja atbilde nav, tur ir tikai vieta mūsu fantāzijām, kā tad ar šo veidoties. Tā diāde pamatā jau ir lielākoties pieņemtākais attiecību formāts, un daudz, kur jau tas nāk arī no ļoti praktiskiem šiem aspektiem. Jā, un tas ir vienmēr tas jautājums, kad, ja fantāzijās mēs varam būt bezatbildīgi, ne? Tad reālajā dzīvē mēs esam spiesti būt bieži vien atbildīgi. Ne? Bet tas ir tas, ko mēs reizēm tā kā arī ienīstam. Man ir apnicis atbildība. Jā. Un šis izmēr ir otrs aspekts lielākais, kas parādās fantāzijās tieši par atbildību. Un tad, ja viena no izplatītākajām fantāzijām ir tieši par citu partneri, tad nākamā, kas parādās, ir par šīm te varas spēlēm. Un bieži vien mēs fantazējam par to, ka es atdodu absolūti visu varu otram partnerim. Un tad tur jau var parādīties BDSM spēles, sasiešanas spēles un citas lietas. Un tad būtu tanī, ka, ja man dzīvē tik daudz, kas ir jākontrolē, tad seksā vismaz es gribu nekontrolēt. Un tad mēs varam ar šīm te lomām pamainīties un paspēlēties un ļaut sev piedzīvot arī šo te savu daļu, kura patiesībā var ļoti, ļoti otram uzticēties un ļauties, jo idejiski jau mēs sapņojam par kontroles atdošanu, tad pašā laikā tādai īstai kontroles atdošanai mēs ļaujamies tikai tad, kad mēs patiesībā zinām, ka mums tur tā kontrole ir. Un kad kaut kas es tam savam partnerim varu tomēr pateikt, ka ir stop, bet man vismaz galvā nav vispār par to jādomā, un viņš aktā dara to, ko nosacīti viņš vēlās. Visbiežākais jau tomēr partneri novienojās, kas ir tas, ko arī tā teikt, pakļāvīgais partneris vēlās saņemt. Jā, tā kā mēs varam tā kā arī skatīties no tāda viedokļa, ka cilvēki varbūt var tikt iedalīt divās grupās, ne? Viena grupa ir tie, kuriem patīk vairāk tā varas pozīcija, tad kontrolēt citus, un atkal citi, kur ir
atkal gatavi būt situācijā, ka viņus kontrolē. Ja? Tās ir tās lielākās grupas. Seksualitāte, un seksā vēl saka switch, bet to mazāko grupiņu apzīmējot, kuri ļoti labprāt lēkā no vienas uz otru. Jā. Bet lielākoties tomēr iedalās, vai mums patīk, ka mūs kontrolē, vai ka mēs gribam absolūti visu kontrolēt. Un seks ir viena vieta, kur mēs to varam piedzīvot lielākā apmērā, nekā to mēs varam savā ikdienā, jo ikdienā jau patiesībā mēs diezgan maz ko varam kontrolēt. Jā, varbūt dažādi. Jā, teiksim, protams, kad atkal mēs varam kļūt savā ziņā par to rutīnas advokātiem. Rutīna ir tā, kuru mēs tomēr vairāk vai mazāk kontrolējam. Tā ir viena no slēptajām rutīnas baudām patiesi. Jā. Mēs varam kontrolēt savu ieguvums, dzīvi, kontrolēt sevi. Jā. Varbūt liksies, ka tas ir garlaicīgi, bet ļoti daudziem tas ļoti patīk. Un tāpēc ļoti daudz cilvēku izvēlās tieši to rutīnu un ienīst dažādas pārmaiņas vai eksperimentus. Un, protams, tas ir atkal tāds viena cilvēku grupa, kurai ir tiesības tā dzīvot. Jā, pilnīgi mēs respektējam. Protams, tā kā tajā filmā bija tas cilvēks bez fantāzijas, kuram reizēm ir ļoti grūti saprast. Jā. Un ka tā ir atkal varbūt tā situācija vai tas personāžs, kas parāda to, patiesībā reizēm bēdīgi vai pat briesmīgi varbūt dzīvojot bez fantāzijas. Jā. Kad ir svarīgi, ka mēs tomēr kaut kā varam iziet un piedzīvot kaut ko vairāk, jo citādāk tā rutīna. Manuprāt, arī ar rutīnu ir ļoti svarīgi atrast to kaut kādu balansu, ka man ir pietiekami liela rutīna, ka man pamatlietām neaiziet lieka enerģija, katru rītu izvēloties kaut ko citu, un tad man atbrīvojās telpa, jo es viņu netērēju katru reizi no jauna kaut ko izdomājot, savukārt piedzīvot kaut kādas citas lietas un fantāzijas, un varbūt aiziet uz kādu jaunu pasākumu un skatīties lietas, tā kā meklēt šo te balansu, kur tanī būtu, un lai to atrastu, tur ir nepieciešama šī fantāzija. Jā. Ka tā ir. Jā, kas ir ļoti forši. Es vēl labprāt arī mazliet vairāk par seksuālām fantāzijām parunāt un par tādiem sarkanajiem karodziņiem. Gan vispār fantāzijas, bet arī tieši seksuālās fantāzijas. Kas tad ir tas, ko... kad tomēr tas vairs nav ok, un kad tas tomēr ir ok. Un tad no tāda manas skatu punkta ir, ja visi iesaistītie labprātīgi iesaistās fantāzijā un viņas realizācijā, tad mums īsti problēma nav. Tad, kad kāds sāk savu fantāziju uzspiest citam, tad tas ir tas punkts, kurā sāk parādīties kaut kāda problemātika ar šo fantāziju. Man liekas, ka kā jau mēs varam teiksim, vienoties par to, ka varbūt ir tie dievi, kādreiz senie cilvēki runāja. Un es domāju, ka viņi runāja ar savu jēgpilnu skatījumu uz dzīvi, kad pret mūsu senčiem mums nevajadzētu izturēties ar tādu pārāk, kā lai to saka, tādu augstprātīgu vai nievājošu attieksmi. Patiesībā daudzas lietas, ko viņi toreiz saprata, ir joprojām aktuāls. Jā, ļoti aktuāls. Tātad, ja ir tie dievi, kas ir atbildīgi par to radošo, produktīvo, auglīgo, ne? Tad varbūt arī dievi, kas ir atbildīgi par destrukciju un par iznīcību. Un tad savā ziņā mēs varam reizēm uzdot jautājumu par to, kāpēc mums ir varbūt vajadzīgas šīs negatīvās jūtas, dusmas, iznīcināt, sagraut. Vai dažreiz arī ir fantāzijas, kad cilvēki rotaļojas ne tikai ar dažādiem seksuāliem tēliem, bet arī ar dažādām destruktīvām idejām. Jā. Kad, ja mēs veiktu kaut kādu aptauju vai pētījumu, tad mēs redzētu, ka ļoti daudz cilvēku skatās dažādas erotiskas, seksuāla rakstura materiālus, kas ir viens, daži pat kā tādi joki pasaka, ka internets vispār izgudrots tikai ar vieniem mērķi, lai cilvēks varētu skatīties pornogrāfiju. 3 no 4 populārākajām mājaslapām interneta apmeklētājiem ir porno, un ja mēs saliekam porno vienā kategorijā, tad tā ir pirmā apmeklētākā sadaļa vispār internetā. Cilvēks visvarīgākais izgudrojums ir veltīts tam, lai varētu skatīties. Jā. Labi, mēs varam par to pasmaidīt, bet ja mēs skatāmies statistiku, tad tas mums liek aizdomāt. Jā. Un otra atkal fantāzija, ko tad cilvēki dara, ja mēs skatāmies, cik daudz ir dažādas spēles, kurās kauj un spridzina un nogalina un tā tālāk un sagrauj. Ne?
Un tad mēs varam redzēt, ka tā tomēr arī ir ļoti spēcīga fantāzija. Ka cilvēki ar to nodarbojas. Es nezinu, cik liels procents cilvēku spēlē vai skatās. Jā, to es arī nezināšu, bet pietiekami daudz gribas ticēt. Materiāls, bet katrā ziņā tas arī pieder pie diezgan populāra. Nu, kas tad faktiski varētu būt tas sarkanais karoks? Tas sarkanais karoks jau ir tas pats, kas parādās šajā filmā ar mūsu pieminēto namdari vai galdnieku. Tajā brīdī, tad, kad tā sieviete pēc tādas ļoti jaukas tikšanās mēģina ienest tajā, zinām, to realitātes elementu, ja tas cilvēks paliek bēdīgs un aizbēg. Viņš tur varētu tā nosaukt jūsu vadību. Tam var paskatīties to filmu un katrs var interpretēt to, kā vēlās, vai ne? Bet es piedāvātu šo situāciju, kāpēc viņš aizbēg. Ja? Un viņš aizbēg tāpēc, kad parādās tā robeža, ja? Un kad parādās aicinājums paskatīties uz lietām realistiskāk. Ja? Bez vainošanas, bez nosodījuma. Ļoti vienkāršā tādā mierīgā, ja? tādā moralizējošā, bet tiešā veidā, ko tad tu dari, vai ko tad mēs darām. Un tā ir tā situācija, kad viens no tiem sarkaniem karogiem var būt tas, ja ir cilvēki, kuriem šīs robežas īsti nav. Viņi varbūt reizēm vairāk uz to jauko pusi skatās rozā fantāzijas, un varbūt viņi ir uz otru pusi, ka viņiem tās fantāzijas vairāk tādā melnā krāsa. Ja? Nu, un droši vien, ka tas var būt tas karoks, ja cilvēkam nav šo te robežu. Ja? Tad nozīmē, ka jūs varat kļūt par daļu no viņa fantāzijas, nebūdams respektēts, nebūdams kā cilvēks. Ja? Un tie ir visi tie gadījumi arī, par kuriem te cilvēki runā, vai ne? Kad ir tādi varbūt šokējoši gadījumi, ja, kad cilvēki tiek nolaupīti vai sagūstīti. Jā, ka tad jau tiek realizācija veikta šīm te fantāzijām, un tas ir tas, kas vairs nav ok, ja tas dara pāri citam. Reti gadījumi, jā. Laimīgā kārtā tas nav pārlieku daudz, bet pa kādam, diemžēl, gadās, jā. Bet ikdienā tā situācija ir tieši tā. Un tas var būt reizēm ļoti problemātiski, tas var būt ļoti ievainojoši, ja? Tas var būt reizēm arī ļoti bīstam, ja? Teiksim, arī tās tēmas, kas tagad ir viena no tādām ļoti populārām tēmām, ar ko cilvēki, teiksim, arī ļoti bieži dalās un diskutē, un tas jau ir bijis arī pirms Amerikas prezidenta Trumpa nākšanas pie varas, ne? Kad iet runa par dažādiem narcistiskiem traucējumiem. Ja? Pilns internets ir ar testiem, padomiem, aprakstiem. Ja? Bet tas patiešām ir problēma. Un līdz ar to mēs varam teikt tā, ka šī robeža ir diezgan problemātiska šāda tipa cilvēkiem, un tas var būt tādēļ, kad faktiski ilgā laikā partneri sāk sūdzēties, ka viņu dzīve ir iztukšota. Ja? Jo tas partners... Jo šī narcisistiskā persona nespēja savas fantāzijas nodalīt un uztvert un projicē un sagaida no otra partnera. Viņus faktiski tā kā uzspiež. Mums ir jādzīvo otra cilvēka fantāzija dzīvi, arī tad, ja tā nav... Reāla. Vēlama, jā, vai nav arī jūsu interese. Ja, tad beigās jums rodas tā sajūta, ka jūs nedzīvojat savu dzīvi, jūs dzīvojat kaut kādu uzspiestu dzīvi samākslu. Un otrs varbūt tāds mazāks, bet, manuprāt, arī problemātisks scenārijs ir tad, ja vairāk runājot no attiecību viedokļa. Jo es esmu droši vien ar savu dzīves pieredzi ievirzīts tādā veidā, kad man ir jāinteresējas par attiecībām. Es esmu interesējies par attiecībām. Es esmu līdz ar to bijis visādās dažādās attiecībās, dažādos attiecību modeļos, un tā ir šī tēma, kurā es esmu kaut kādā mērā bijis pēdējos 30 vismaz gadus, apzinātā veidā. 30 realistiski vairāk. Visu savu mūžu neapzinātā veidā arī. Jā, tā ir. Visu mūžu, protams, arī neapzinātā veidā. Un tie ir tie cilvēki, kuriem šīs fantāzijas ir nabadzīgi. Tad viņi ļoti bieži lietas dara ļoti konkrētā veidā. Un visbiežākais scenārijs, ka tie ir tā saucamie garlaicīgi. Tā arī var būt problēma. Cilvēks ir garlaicīgs.
Un tas ir arī reizēm viens liels izaicinājums, kas terapijā cilvēki, kas pats sev šķiet garlaicīgs, padarīt interesantu. Jā, sākumā jau priekš sevis, un tad, lai izietu pasaulē. Jā, un tas arī ir darbs. Jā. Bet kas ir vēl problemātiski bieži vien cilvēkiem, ja, kuriem ir šis te fantāzija deficīts, kad, var teikt tā, ka dažādi pētnieki un arī balstoties pieredzē, mēs redzam, tā ir tā situācija, ka fantāzija vietā cilvēkiem veidojas tā saucamās darbības programmas. Darbības programmas. Un bieži vien, un tā ir, piemēram, tā situācija, kas ir saistīta, teiksim, ar gadījumiem, kādreiz tas bija. Un droši vien tagad tas turpināsies, piemēram, tādi, kas ir tā saucamie, smagas atkarības, piemēram, smēķētā. Jā. Jūs viņam uzdodat jautājumu, kāpēc tu gribi smēķēt? Viņš saka, es vienkārši gribu smēķēt. Tas tāpat, kā, teiksim, viens cilvēks grib padzerties ūdeni, viens grib uzsmēķēt. Viņš saka, tur nav nekādas fantāzijas. Bet patiesībā tur ir fantāzija. Un, protams, ka tur tā fantāzija daļai ir pastiprināta ar bioloģiskiem faktoriem, ja, bet vienalga tā rada fantāziju, rada vajadzības, rada kaut kādas idejas. Bet no otras puses ļoti bieži arī, teiksim, pētījumi parāda, ka tie cilvēki, kuriem ir kaut kāda mazliet depresīva ievirza, un kuriem ir grūti kaut kādā veidā artikulēt, parādīt savas vajadzības. Ka tas ir viens veids, kurā viņi ieliek to, ko viņi citādāk nevar apstrādāt. Ja? Un ja jūs cilvēkam, kurš to dara, prasīt, kādas tev ir fantāzijas, viņš nekad jums neko nepatīk. Pēc, viņš saka, nezinu, es nezinu, kā, man vienkārši gribās, es daru, viss, tur nav fantāzija. Tas arī notiek. Bet ļoti bieži var atrast šīs fantāzijas. Un pilnīgi noteikti tās fantāzijas parādās tad, kad cilvēki grib atnest smēķēšanu. Tad ir jāsaskaras ar to, kas tika līmēts ciet ar smēķēšanu. Jā, tieši tādā gadījumā, un tas parādās daudz spēcīgākā, daudz izteiktākā veidā. Un cilvēki bieži vien atsāk smēķēt, tāpēc, kad ir kaut kāda grūti nonākt ar to kontaktā arī. Jā, un tāpēc, ka nav kaut kāda cita, ja tā var teikt, stereotipu šīm situācijām, un reizēm šīs fantāzijas ir pārāk grūtas vai biedēji. Viņš redz, ka es esmu zaudējis kaut ko ļoti svarīgu, ne? Un tas ļoti bieži ir saistīts ar ļoti tādiem arī agrīniem pārdzīvojumiem, ja, jo bioloģiskās vajadzības vienmēr ir ļoti agrīni. Ļoti agrīni, jā. Un tad to mēs varam nomākt, aizstājot to ar kaut kādu darbības programmu. Tāpēc man bieži vien ir ļoti sāpīgi sajūtas. Piemēram, redzu uz ielas gados jaunu cilvēku, ne, ļoti bieži tās ir jaunas meitenes, ja, kuras izmanto šos te nikotīna inhalātorus. Viņas saņem milzīgas nikotīna devas. Jā, un daudz citas kaitīgas vielas. Jā, bet teiksim, viņas rada ļoti, ļoti spēcīgi atkarīgi no nikotīna. Jo patiesībā tādā veidā jūs varat uzņemt nikotīnu daudz vairāk nekā smēķējot parastās kaitīgas cigaretes. Jā, un kad īstenībā tas līmē ciet kaut kādu citu vietu, kuru mēs pavērtu varu fantāzijām, tad mēs varētu ar to kaut kā labāk apstrādāt. Bet tā situācija rada šķietam autonomiju. Kad es saku, esmu tādā kapsulā, kurā es esmu patvēries no dzīves. Jo mēs runājam par to, ka fantāzijas var būt arī šīs te kapsulas, kā mēs varam izdzīvot. Ja? Un dažos gadījumos, protams, tas mums ļoti ir vajadzīgi. Ja? Jo, piemēram, es nezinu, kā cilvēkiem, kur ir kaut kādās ekstremālās situācijās, kur teiksim, ir dzīvībai reizēm apdraudošas, vai kaut kādas citādas mokošas situācijas. Jā, aiz labas dzīves visbiežākais, ka mēs nesākam darīt šīs lietas. Jā, un tad mēs varam patvērties šajās fantāziju kapsulās. Jā, un tajās. Jā, iepriekš par slepkavošanas fantāzijām mēs runājām interesanti, tad, kad runā par veselu cilvēku, ar veselu psihi, jo, protams, mums ir ar diagnozēm cilvēki, kuri tiešām iet un viņas realizē, tas ir bišķiņ cits, par to nē, bet arī šajos pētījumos parādījās, ka tad, kad sāk jautāt vairāk par šīm fantāzijām, tur, kur cilvēki fantazē par pārdarīšanu otram un nogalināšanu, un tad, tā kā tina tālāk bildi, kas tas ir, kāpēc par to, tas līdz kā beigās pētnieki nonāca, ka tas patiesībā ir par to, ka tas otrs cilvēks man tik ļoti uzticās, ka es varu šo izdarīt un varētu to izdarīt. Un viņiem nav vēlēšanās to reāli darīt, un tas, kas tādā fantāzijā ir tik vilinošs, ir tieši īstenībā tā ļoti, ļoti lielā uzticēšanās partnerim. Un tas man likās tik interesanti, ka
it kā nogalināšana, apkavošana ir tā kā tikšana no viņa vaļā, bet tā pašā laikā, ja mēs ļoti cītīgi ejam un skatāmies, kas par to, tad tieši tā absolūtā mīlestība ir tas, ko mēs arī šajā fantāzijā meklējam. Ka mēs tur tāda viena spektra divos ļoti lielos galos staigājam, bet patiesībā mēs cilvēki tur grib vienu un to pašu. Un tas man likās interesanti, un ar šo es gribu iedrošināt, ļaujiet vaļu savām fantāzijām. Viņas nevienmēr ir tik burtiskas, kā liekas. Un piedzīvot, un pētījumos parādās arī tas, ka tie partneri, kas izvēlās padalīties ar savām fantāzijām, un vienalga, vai tās ir seksuālās fantāzijas, vai tās ir fantāzijas par ikdienu, par ceļojumiem vai ko, patiesībā tas ļoti, ļoti uzlabo mūsu partneru attiecības, tad, kad mēs spējam otru dzirdēt un pieņemt viņu ar viņu fantāzijām, un reizē vēl ieraudzīt to realitāti, un abi justies lielākā komfortā, tad, kad tā mūsu kopējā realitāte ir lielāka un mazāk vieta pārpratumiem ir tad, ja mēs esam vienā realitātē. Mēs tuvojamies noslēgumam ieraksta. Vai ir vēl kāds komentārs, ko jums gribās par fantāzijām pateikt? Droši vien, ka maz repliku uz to pēdējo, vai ne? Ka te ir jautājums arī, tīri jau, ja mēs runājam no tāda zinātniska viedokļa par simboliskās domāšanas kapacitāti. Ja ir cilvēki, kuriem trūkst šīs simboliskās domāšanas, un tā ir diezgan liela problēma. Ne? Un ir cilvēki, kuriem ir laba simboliskā domāšana, ja? Un noteikti gan labs draugs kādam citam draugam vai partners vai vīrs vai sieva, sieva var pateikt vīram, klausies, tu tajā brīdī, kad tu to darīji, man liekas, tu esi tik stulbs, ka es tev varētu nosist. Bet tas nav tik draudoši, vienkārši viņi izliek to emociju, šī fantāzijā, saka, klausies, es saprotu tev, tev taisnība. Es biju laikam tajā brīdī tik stulbs, ka bija... Un cik īstenībā ir svarīgi arī dzirdēt to otru fantāziju un varētu pieņemt. Kad, ja mēs paliekam šeit simboliskā komunikācija, tas ir pilnīgi normāli un ar katru tas dzīvē ir noticis. Daudz problemātiskāk ir tad, kad tas aiziet bez simboliskā. Ka tas ir ja tā pateic, tad tā ir. Ka tas ir tas briesmīgais, ko mēs, nezinu, tie, kam patīk vēsturi, vai ne, viņi atcerās Eiropā karus starp katoļiem un protestantiem. Piederība otrai konfesijai bija jau... Kaut kas ļoti... Un, diemžēl, mūsdienās tas nekur nav pazudis, tikai citā mazliet konstelācija. Ja? Tas ir bīstami. Ja? Tāpēc, diemžēl, mums jāsaka tā, ka mēs varam justies droši, tad, ja ir laba šī simboliskā domāšana. Tad, ja šīs simboliskās domāšanas nav, tas ir patiešām sarkanais karoks. Kā tad arī būtu jāuzmanās. Jā. Tā kā, paldies! Un lai priecīga fantazēšana un skaista vasara jūs mājās un uz tikšanos citreiz. Visu labu! Visu labu!